Jā, pirms tā gada es īstenībā biju diezgan pārliecināta pati par savām finansēm, jo es jau 11 gadus taisīju savus Exceļus un sekoju visiem čekiem, visiem izdevumiem līdzi, bet tāpat es nespēju pilnvērtīgi sajust to garšu, ka man visam pietiek. Tomēr bija tāds apjukums, lai gan es zināju, ka es visam sekoju līdzi, un tad tas, kas ir mainījies, man ir krietni lielāks miers un vairāk brīvā laika. Un ir salikti šie automātiskie maksājumi pa kontiem. Man nav jāseko līdzi katram čekam. Pirmdien rītās nav jāsēž un jāsavada viss savs Excelīts ar pagājušās nedēļas izdevumiem. Un ir tā ērtā drošības sajūta par to, ka es zinu, ka man tajā kontā ir tik un es to drīkstu tērēt. Otra lieta vēl, kas ir, ka es nezinu, ka man var tik daudz palikt līdzekļu pāri citiem mērķiem. Šobrīd varbūt mazliet šo balansu izmaina kredīta, nu pat kā piešķiršana, bet tieši tā kredīta piešķiršana, hipotekārā kredīta saņemšana ir lielā mērā arī šis te nopelns, ka es varēju pilnvērtīgi uzkrāt tai pirmajai iemaksai. Ko es pirms tam uzskaitot čekus, jā, man bija drošības pilvens, man bija cita veida uzkrājumi, bet lai es varētu definēt, ka man ir pietiekams uzkrājums priekš hipotekārā kredīta pirmās iemaksas, tās pašfinansējuma daļas tā nebija, kas man arī ļoti, ļoti vērtīgi bija izrunāt ar tevi un saprast to savu drošības pilvena apmēru. Visu laiku bija sajūta, ka man viņam ir jābūt krietni lielākam. Kas ir tā, kas tev licies šajā te programmā un sadarbībā visvērtīgākais? Visvērtīgākais man noteikti ir tā tiešā komunikācija ar tevi un tava iedziļināšanās. Neskatoties arī uz manu finanšu izglītību, ir ļoti, ļoti vērtīgi tas tavs skats no malas un tavi piedāvātie rīki. Pirmajā reizē es vispār mēma paliku, kad Q&A sesijā katram ir šis te vārds. Un saka, jā, man priekšā ir tagad tavs fails, tagad man ir priekšā tavs fails, un tu runā, tiešām zinot to konkrēto cilvēku un situāciju, nevis tikai individuālajā sesijā, bet arī Q&A tajos sazvanos. Es iedeva tādu draivu darīt tālāk. Ja ir, piemēram, cilvēks, kurš skatās uz to, un viņš šaubās, ka tas nebūs viņam, vai ka viņš var visu atrast internetā, kas ir tas, ko tu viņam šodien varētu pateikt ar savu pieredzi? Visu var atrast internetā, bet tas nebūs ar to personīgo skatu vai ar uzvedinošajiem jautājumiem. Nebūs 3 stundu individuāla saruna, kurā tieši tos tavus ciparus izšķidās un iztirzās. Jā, man pavilkās līdzi arī uzņēmuma finanses. Es no savas pozīcijas, kā mazā uzņēmuma īpašniece, noteikti to rekomendētu arī uzņēmējiem. Es gribu tikai piebilst, ka tev šis ir izdevies vienkārši fantastisks projekts un pasākums. Es gāju ar ekspektācijām un cerībām, bet tas ir pārspējis tas, uz ko es cerēju vai gaidīju. Rezultāts ir daudz labāks nekā es biju iedomājusies. Kā tev liekas, vai tos ieguldījums ir atpelnījies? Pilnīgi noteikti un ar uzviju. Tas, ka tika salikta šī struktūra, cik kurai pozīcijai ir šie izdevumi, un tā brīvā nauda, kas paliek pāri, ko es nezināju, ka man tāda paliek pāri, jo viņa tika iztērēta kaut kur, iedot viņai uzdevumu finanšu mērķu vai personīgo mērķu izpildē. Kā tev šķiet, kam tas varētu būt noderīgi? Jebkuram. Absolūti jebkuram.